Šovakar arēnā Rīga viesojās Austrumu konferences komanda no Kazahstānas galvaspilsētas Astanas, hokeja klubs Baris un viņu zināmā trieciena maiņa Boļs, Bočenskis un Dols. Nu ko, ļoti gatavojamies šim mačam un tiešām klātesošie skatītāji klātienē vēroja ļoti ātru, ļoti disciplinētu, vairākiem spēku paņēmieniem bagātu spēli. Un pirmie rezultāti šajā spēlē pirmās trešdaļas 14. minūtē atklāja viesi, kad precīzi bija Romāns Starčenko. Otrajā trešdaļā Miks Indrašs labi pacīnās vārtu priekšā, tiek pie atlaukušās ripas un rezultāts uz tablo 1-1. Uzgavilēja nedaudz vairāk kā 4000 līdzutēji arēnā Rīga. Pirms spēles mēs zinājām, ka pretiniekiem ir laba trieciena maiņa, to zina visa līga, un otrais rezultātīvākais spēlētājs visā kontinentālajā hokeja līgā Sergeja Mazjakina ir Nigels Dols. Viņš savu vārdu teica arī šī vakara spēlē, un izmantojot skaitlisko vairākumu panāk otrās trešdaļas jau tuvāk izskaņai 2-1. 3-1 spēlējot vienādos sastāvos, gūst atkal pirmās maiņas uzbrucējs Dastins Boļs. 30 sekundžu pārtraukumu paņem Rīgas Dinamo treneru kolektīvs, un rīdzinieki pakutina vēl spēles izskaņā nervus saviem pretiniekiem. Lauris Dārziņš ir precīzs un samazina rezultātu starpību līdz minimumam 2-3. Diemžēl uz lielākiem varondarbiem šovakar mūsējie vairs nebija spējīgi. Lūk arī komentāri no Nigela Dolsa un Laura Dārziņa. How was it today versus Riga? Well, it's a really tough game. I mean, I really liked the way we played the first period. In the second, I think we kind of sat back a little bit, and they came really hard, and they had a lot of opportunities, and our goalie played really well to keep it close. How it is to prepare against the team who actually doesn't need, I can say, anything almost by the points in this league? Well, it's really easy. We're in a fight for our lives here, so it doesn't matter who we play. Playing teams like that are already out are hard to play because they have nothing to lose. So they're going to play hard, and we needed these 3 points, so we're happy we got them. Goal for you, and is it principle with Sergei Mazyakin, to catch him now 38, 34? I'm going to try, but I got 3 more goals to make up, and not many games left. So right now we want to really concentrate on moving up in the standings, and hopefully the goals come as well. Thank you very much. All the best. Šodien tiešām ļoti skatāma, ātra, agresīva, spēcīga spēle, bet tomēr kaut kas atkal mazliet pietrūka. Tavuprāt, kas tas bija? Jā, jāpiekrīt tev. Pretinieks arī, pateicīgs, lai būtu tāda spēle. Ja? Viņi iziet uz savu uzbrukumu. Viņi daudz ielaiž, bet viņi tā diezgan brazīļu stilā, ja? Iemetiet, cik gribat, mēs iemetīsim vairāk. Ja? Šodien viņiem tiešām tas izdevās. Pietrūka no visas pa bišķim, jā. Nav tādas, šodien nebija tāda viena lieta, kas tiešām mūs iegāza. Jā, momentus izveidojām gan mēs, gan viņi. Viņiem, bišķiņ labāk tā realizācija šodien, bet, tiešām, grūti pateikt, abi vārdsargi šodien bija līmenī. Disciplīna arī abām komandām ir normāli, nebija daudz, ne vairākuma iespējas, bet arī tajā pašā laikā mazākumā nebija daudz jāspēlē. Saku, ka tā visumā diezgan līdzīgi, bet viņi veiksmīgāk izmantoja savus izveidotos momentus. Vai kaut kāds īpašs akcents tika uzsvērts uz viņu to triecienu pirmo maiņu, un atkal Nigels Dols guva savus 34. vārdus, neskatoties uz to, ka mēģināja viņu, kā saka, hokeja valodā dušī? Jā, tu zini, kā tā jau tas... Citreiz varbūt labāk nepievērst tik daudz to uzmanību, koncentrēties, ka, ja tu pievērst nenormālu uzmanību, tad kaut kā arī parasti sakrīt, ka tieši tie spēlētāji arī izšķir spēli. Bet bija mums kaut kāds, nevis kaut kāds, bet konkrēts īstenībā uzdevums pret viņiem. Līdz galam neizdevās, jā, protams, bet tas viens bija vairākumā, viņiem... viens spēlētāja pārsvars, viņi tomēr atrada to brīvo spēlētāju, un tur īsti nevar nevienam neko pārmest neveiksmīgi, vienkārši neatradām to atlecošo ripu, un jāsaka, tur droši vien arī kaut kāda daļa meistarības, kāpēc tas tieši Nigels Dols atrod to ripu vārdu priekšā. Nav jau tā, ka viņam 35-36 reizes ir paveicies, ka viņš to ripu ir atradis vārdu priekšā, tā kā jāuzstoja arī pretinieks, bet, jāmēģina mums mazināt to pretinieku triecienu maiņu ietekmi uz spēles rezultātu. Spēles beigās izdevās arī pakutināt ar iegūtajiem iemestajiem vārtiem. Vai 30 sekundžu pārtraukumā to, ko treneri teica komandai, tas arī izdevās, kā rezultātā bija tie vārti?
Jā, plus mīnus arī atradāmies tajās pozīcijās, kuras tika sazīmētas. Un veiksmīgi sanāca uzmest. Tajā pašā laikā bišķiņš krobīt, kad neizdevās izlīdzināt, jo Fils Toluzākovs beigās smuku, teiksim, reidu tādu izveidoja. Bet beigās bišķi viņam pietrūka, viņš būtu uzkāpis uz tās rīpas, atdevis man piespēlīt. Un tur vēl kaut kas bīstams varēja izveidoties. Tā kā pakutinājām nervus, bet, kā lai saka, tikai pakutinājām nervus, bet uz tablo tas šodien neatspoguļojās. Paldies!